Bez ūdens nav iespējama mūsu eksistence uz šīs planētas. Skolā bioloģijas stundās māca, ka aptuveni 70% cilvēka organismu sastāv no ūdens. Tieši ūdens būtiski ietekmē cilvēka organismu stāvokli. No ūdens kvalitātes ir atkarīga mūsu veselība. Mediķi iesaka lietot 1,5 līdz 3 litriem dzeramā ūdens katru dienu. Ūdeni ikdienā mēs uzņemam dažādi. Tāpat arī dažāds ir ūdens piegādes veids tā patērētājiem. Preiļu pilsētā ūdeni iedzīvotājiem piegādā centralizēti pa maģistrālo ūdensvadu. Tāpat iedzīvotāji izmanto akas vai brīvkrānus. Līdz šim daudziem Preiļu iedzīvotājiem, īpaši privātmāju īpašniekiem, nebija iespējams saņemt centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Lielākā daļa no iedzīvotājiem, privāti iedzīvotājiem, kas dzīvo pilsētā, viņi nebija iespējas pievienoties pie ūdens kanalizācijas tīkliem. Protams, dzīve iet uz priekšu, un mainās situācija. Privāti iedzīvotāji grib pievienoties pie laba ūdens, tāpēc, ka ūdens kvalitāte ir ļoti laba. Un, protams, lielākā daļa grib ne tikai ūdeni, bet arī kanalizāciju. Preiļos kopš 2012. gada maija Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ūdens saimniecības pakalpojumu attīstīt Preiļos 2. kārta ietvaros norisinās maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija. Tas ievērojami palielinās centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu Preiļu pilsētā. Pēc projekta realizācijas pieslēguma īpatsvars palielināsies no 71 līdz 95%. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk kā 3 miljoni lati. No tiem vairāk kā 2 miljonus latu finansē Eiropas Savienība. Savukārt atlikušo daļu sedz finansējumu saņēmējs pašvaldības uzņēmums Sijā Preiļu saimnieks un Preiļu novada dome. 2012. gada novembrī jau bija izbūvēti un rekonstruēti 80% no projektā paredzētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Taču jāatzīst, būvnieki Preiļos saskārās ar zināmām grūtībām. Augstā gruntsūdens līmeņa dēļ vairākās ielās celtniekiem bija jāizmanto speciālas ūdens atsūknēšanas iekārtas. Kamēr vien bija labvēlīgi laika apstākļi, būvdarbi tika veikti vairākos ielu posmos. Tāpat Preiļos, realizējot maģistrālā ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju, tika izmantota beztranšeju metode, kas salīdzinājumā ar tradicionālajām atklātajām metodēm ļauj ievērojami samazināt izdevumus, kas ir saistīti ar grunts izņemšanu, tranšeju aizbēršanu, teritorijas atjaunošanu un apzaļumošanu. Varētu būt kādi 3 kilometri vairāk bišķi. Mēs te liekam caurules kaut kur tādā apjomā. Mēs to varam izmantot arī tādās vietās, kur ļoti liela satiksme. Mēs faktiski netraucējam nevienam pārbraukt. Redziet paši, iet nerokas asfalts, nevajag asfaltu atjaunot. Pāri upēm varam iet, pāri grāvjiem, zem mājām, vienalga kur. Ielās, kur tika raktas tranšejas un veikti būvdarbi, tika noteikti īslaicīgas satiksmes ierobežojumi. Bet, kā atzīst paši pilsētnieki, tad nodrošināt iespēju izveidot pieslēgumu maģistrālajiem ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem pilnībā atsver īslaicīgās nērtības, kas ir jāpiecieš būvdarbu norises laikā. Esam ļoti priecīgi par jauno tehnoloģiju ienākšanu, jo agrāk nācās izmantot akas ūdeni un kā tehnisko ūdeni. Dzeramo nācās vai nu pirkt šeit pat veikalos, vai arī vienkārši doties kaut kur uz kaut kādu pilsētas publisko ūdens ņemšanas vietu, bet tagad šī problēma tā kā zudīs. Bija asinizācijas bedre, vajadzēja pasūtīt automašīnu 2 mēnešos reizi, un bija savas nērtības līdz ar to. Vajadzēja sekot līdzi, kad bedre pildījās pilna. Un vajadzēja izsūknēt. Jāpiebilst, ka rakšanas darbu laikā pasliktinājās ielu seguma kvalitāte, jo grunts un šķēmu slānis vēl nav nosēdies. Ceļa seguma virskārta nav pietiekami blīva. Taču tām ielām, kurās rakšanas darbi notika vasaras sākumā, jau rudenī tika atjaunots asfalta segums, bet pārējās ielas pilnībā tiks atjaunotas 2013. gada pavasarī, kad arī iedzīvotājiem vairs nebūs apgrūtināta piebraukšana saviem mājokļiem. Laikam līdzi jāiet, nevar tā kā bija agrāk. Ir Eiropas nauda, ir Eiropas projekts Preiļos, un ļoti bija gaidīts tas moments, kad tas notiks. Privātmāju iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju pieslēgt savus īpašumus pilsētas centralizētajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīklam. Vairāk nekā 120 fizisku un juridisku personu ir izņēmuši tehniskos noteikumus, lai izbūvētu pieslēgumus pilsētas maģistrālajiem tīkliem. Protams, ir tādi, kas vēl domā.
noteikti izmantot iespēju pieslēgt ūdeni un pieslēgt kanalizāciju, jo tomēr tā ir tāda šķiet dzīves sastāvdaļa. Visi mēs lietojam ūdeni, visi lietojam kanalizāciju, un ja tas ir kaut kādā veidā, teiksim, mūsdienīgi iekārtots, tad tas ir tikai par labu un tikai visas tās vietējās asinizācijas iekārtas, kas bija te, un ir vēl daudziem joprojām, es domāju, ka neko labu nerada pilsētas gruntsūdeņiem. Likvidējot šīs visas vietas, mēs tikai veidosim savu un citu dzīvi labāku. Lielākais jau ekoloģijai. Ja pošam dārtums, skaidrs kārtāk ir. Pīteik jau pīkēžēt visu pasauli. Ja nav vajag staigot okuļu nest, nes vidā, nes vorā, viss jau labāk iznāk, vieglāk. Ielās, kur būvdarbi jau noslēgušies, ir veiktas izbūvēto tīklu pārbaudes. Un ūdens kvalitātes monitoringa rezultāti ir pozitīvi. Iedzīvotāji, kur izbūvējuši pieslēgumus un noslēguši līgumus ar pakalpojumu sniedzēju Sijā Prēļu saimnieks, jau izmanto jaunā pakalpojuma sniegtās vērtības. Ūdensvads, protams, vajadzīgs gan privātpersonām, gan arī juridiskām personām. Te ir veikaliņš neliels, jā, jūs redziet. Un, ja mēs gribam paplašināties turpmāk, jā, vajadzīgs ir ūdensvads un kanalizācija, kas nav mazāk svarīgi. Mums ir tagad drēbju veikals, bet mēs varbūt kādreiz sadomāsim kaut ko citu, jā, un ūdensvads, protams, vajadzīgs. Būs lielāka kvalitāte darbam, jā, tas būs tīrāk un jaukāk. Pēc šīs projekta realizācijas, protams, mēs pievienosim plusā pie sevi abonentus. Tas ir mūsu peļņa. Mēs saņemsim papildus naudiņu par tiem pašiem apjomiem. Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos 2. kārta ietvaros paredzēts rekonstruēt 2,7 km ūdensvada, 1,6 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēti 9,8 km jaunu ūdensvadu, 8,1 km kanalizācijas tīklu un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tādējādi Preiļu iedzīvotājiem, īpaši privātajam sektoram, tiks nodrošināts un garantēts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens, samazināsies kanalizācijas sistēma avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos. Vismaz, laikam, 50 gadi tomēr mēs garantējam, ka šajā vietā mēs neraksim. Ne jaunu asfaltu raksim nekas. Tas ir, protams, tas ir pluss. Ieskatoties nākotnē, projekta īstenotāji atzīst, ka nākamais solis Preiļu pilsētas ūdens saimniecības infrastruktūras jautājumu sakārtošanā būtu starts Eiropas projektā, kura realizācijas laikā būtu iespēja pilnībā nomainīt visu māju un pagalmu ievadus. Tādējādi varētu nodrošināt vienādas kvalitātes ūdens piegādi patērētājiem kā dzīvojamā, tā arī sabiedriskajā sektorā.